Labdien! Šodien ir domas sēde par sagatavošanos Ziemassvētku ballei. Vai šis jautājums ir sagatavots tālākai apspriešanai vai nav sagatavots tālākai apspriešanai? Lūdzu. Nē, varētu jau būt sagatavots, bet man izklāst. Vai viņš ir saskaņā ar attiecīgiem punktiem? Es nesaprotu, par kādu jautājumu iet runa. Par Ziemassvētku. Kas tas par pasākumu? Vai Arvīts saka? No, labi, Arvīts, lai pirmais tad. Nē, Ilgons. Nē, no Arvīts. Nē. Klausies, Rita, mums te balīte būs. Vai ķilāmais varēs sasmērēties pēc Trimolas paprasīšu? Vēl pierreiz baltu krēklu man vajadzēs. Šlipsi noteikti un tās melnās bikses izbuktē. Jā. Klausies, Pēter, tev tās solis ir? Kādas 3 bretes vajadzēs? Rita gatava ķilāmais. Klausies, man bija līdzi dažas maizes, tev varētu iedot nogaršot. Te kaut kur bija sasmērētas jau pārējai. Kur aizmirs jau? Laikam aizmirs. Haidī. Klau, mazais, ko tu vakarā domā vilkt uz balli? Es tās likru bikses uzvilkšu, domāju. Jā? Skapī vienas tā, trešās vēl, mammas tur arī vēl varētu. Labi, jā. Es tad domāju to brūno uzvalku no vidusskolas laikiem. Kādu to? To ne brūno, rozā? Brūno, jā. Brūno, tas tā ir fēns. Un klausies, par to drošību. Es domāju, ka vajag uz katru stūru. Pa policistam nolikt drošības pēc, vai ne? Jā. Un es vēl mēģināšu. Ai, tā būs labi. Jū, Pēter, solis iedos. Jā, ar vienvārdu sakot, ideja ir tāda, mums visiem vajadzētu novienoties un iedziedāt vienu dziesmu, kā priekšnesumu augstā tonalitātē, piemēram. Nu, ir daudzas Ziemassvētku dziesmas, zvaniņš skan, baldsniedziņš snieg uz skuiņām. Klau, Andra, šajā lapusē viņš dzied. Ko? Es nezinu, viņš jau vairāk par tiem nekustamiem īpašumiem. Bet tad, kad teikt kaut kāds nots, šīs jau ir nots, vai ne, kas te lapusē ir? Nē, kaut ko jau es tur zinu, jā, ir dore, korē, mī, fā. Man liekas, tā ir cita dziesma, ko viņš dzied. Kāda dziesma? Šitā taču Cita. Šajā 5. lapusē varbūt ir īstā. Tu man vari beidzot likt mierā, taču jāklausās. Skaties, šitā, man liekas, ir. Skaties, tā 5. likur jau ir rindiņa, Tā nav tā pie jūras dzīvē māna. Nezinu, nav kas dārsā, nezinu. Aha, varbūt jā, labi. Nē, viņš tiešām nesaprotas, tas bija kas dārzā. Pilnīgi garām, es vienkārši nesaprotu. Cik garšīgs tā sarvīde, ķilau maize. Jā, nepamanīju pat. Nu, labi. Kas saka? Oi. Jūs klausiet valtu. Man priekšlikums. Visi vīriešu deputāti varētu sist latviešu tautas deju spriguļi. 1 sprigulis, 2 spriguļi, 3 spriguļi, 4 spriguļi, un tā tālāk, kamēr visi 17 spriguļi. Un, tas būtu... Varbūt vēl tiecies mierā. Nevajag viņiem tos spriguļus, nevajag. Balsojam par kori, par dziedāšanu. Bet varbūt tomēr to mocīti izlaist, ko? Kādas dziesmas, kādas dējas, kādas vēl ķilo maizes, ko būvaldi varētu ko te priekšnesumā varētu rasēšanas konkursu, šitas varētu piedalīties, šitas zīmēt neprot, šitas detaļu plānojumā neko nejēdz. Pārunāšos ar kolēģiem. Ko jūs domājat? Juris nevar piedalīties? Var piedalīties. Mužnieks Imants tūlītās pateiks visu, ko mēs varam. Visu, ko varam. Jā, ja man te tā jāsaka, tad, ir dažs idejas šāds tāds par, varētu gulbīšu deju būt vai kaut kas tam līdzīgs. Būtu ir interesanti, 3 puiši mēs tur palēkāt varbūt. Ko jūs sakat par tādu ideju? Vai ne? Tā kā nebūtu slikt 3 puiši, gulbīši. Kādas gulbīšu teiks? Es īsti nesaprotu, vai tad tiešām nevar mēs drusciņi, tā nopietnāk to visu. Nav jau slikti, bet, man liekas, ka tomēr nopietnāk. Es nezinu, ko Arvīda kungs tu varētu par to teikt. Man tiešām gribētos, lai ir nopietnāk tā lieta viss, Jā, ideja ir tāda, ir jādzied tomēr visiem, mēs varam mierīgi izveidot kori, ir draugi mīļie jādzied, jo dziesmā ir spēks. Paskaties, Ilgon, tu tak ļoti
labi spētu nodziedāt, noturēt meldeņu un tāpat tās valces, zinu, savā laikā ir dziedājis. Paskaties to scenāriju. Jā, nu, scenārijs ir labs, jā, bet tos svārks es nevilku. Paldies. Klausies, Linda, ko tu vilksi šovakar? Ko tu Es nevaru. Nezini? Es nezinu, Kleitu nevilkšu, es izvalku. Man gribētos jaunu kleitu, un es īstenībā nesaprotu. Man krēles skaistas ir, bet kleitas man nav patreiz neviena jauna kleita. Kleit nav, pagaidiši, tu būs. Halo, tev ir kleita. Man vajag kleitu te vienu. Jā, bet ne īstu, bet garu. Jā, labi. Atvedīsi, cikos būs. Bet taču nebūs. Nu, atved, jā? Labi? Gerai. Tā, gulbīšu dejai mēs varētu uznākt no skatuves labās puses, un mums katram sanāktu 3 palēcieni un 2 piruetes, vai ne? Un neaizmirst pierakst, neaizmirst paņemt baltus vārciņus un baltās zeķubīgas garās tās līdz celim, ar pušķīšiem varbūt. Tu domā, tos? Jā, tos garos. Klausies, Robi, varbūt mūsu priekšnesumā varētu Inārs ar bumbām pašam ko. Saki, būtu labi? Mēs pats runājam, redzi, varētu Inārs tomēr tam bumbām jābūt forši. Jā, labi, varētu. Kā es gribētu vakarā, Robert, kad valceru uzlaist. Papau. Mums, jā, ir ienācis priekšlikums. Inārs ar Edmundu varētu žonglēt ar bumbām. Inārs 16 ar labo roku, tad Edmunds 16 ar kreiso roku, tādu piespēlē Edmundam, un atkal Edmunds žonglē, un atkal piespēlē apakaļ. Jā. Iebrauko es vedīšu cepelīnus, man būs cepelīni. Tā par balli nolēmts. Nākamajā sēdē izskatīsim jautājumu par mūsu novada iestāžu darbinieku prēmēšanas sistēmu. Cienījamie kolēģi, balsojam. Paldies!